Gita, un es atkal esmu pie jums ar saviem kamoliņu stāstiem. Ir pagājis gandrīz vesels mēnesis, un te jau nu tieši laikā ir teiciens, gribi kādu sasmiedināt, izstāst par saviem plāniem. Un tieši tāpat arī gājis man, jo to, ko es biju plānojusi, gan video par Kašmiru, gan pēc 2 nedēļām izlaist kārtējo kamoliņu stāstu apraidi, viss aizgāja pilnīgi ne tā kā plānot, dzīve ievies savas korekcijas, un tā nu ir pagājis gandrīz mēnesis, bet tomēr es esmu atpakaļ pie jums. Un šodien plānoju izstāstīt par to, ko tad es esmu pabeigusi adīt, kas šobrīd man ir uz adatām, un visu pēc kārtas. Priecājos, ka esi atradusi laiku, lai pavadītu to kopā ar mani, klausoties manos stāstos, bet pati noteikti adīsi un jauku tev skatīšanos. Nu tad sāksim mēs ar maniem adītajiem darbiņiem, kas ir pabeigti kopš pagājušās apraides. Un viens no tiem ir mani pirkstainīši, ko es adīju. Pagājušajā reizē jums bija tikai viens, bet šoreiz man ir 2 pirkstainīši. Un jāsaka, tā daba bija pacentusies, lai es vēl šajā pavasarī tos varētu ar lielāko prieku nesāt un staigāt ar siltām rokām. Vēlreiz atgādināšu, ka tie man ir radīti no Drops alpakadzīņas pelēkās un 50 grami tā ficīte kādā dzija tiek pārdota, bet šim te vienam pirkstaiņu pārītim man izgāja vairāk kā 50 grami, kaut kādi 55 apmēram, bet katrā ziņā ar vienu ficīti man nepietika. Bet, ja gadījumā tu esi iegādājusies šo aprakstu un vēlies adīt šos cimdiņus no šīs pašas dzijas, tad es ieteiktu samazināt šajā daļā par vienu raksta raportiņu, un cimdiņa garums no tā necietīs, būs pietiekami garš cimdiņš un iekļausies tieši 50 gramos. Nu, tātad silti jauki pirkstainīši šobrīd mazgājami, noliekami nākamajai ziemai, jo es ļoti ceru, ka pavasaris ir uzsācis savu uzvaras gājienu un ar katru dienu mūs priecē ar jaunām krāsām, ar visneparastākajiem ziediem, gan kokos, gan puķu dobēs, gan krūmos, un šobrīd visi, kuriem gribas pastaigāties, dodas dabā un bauda šo te pavasara burvīgo krāsu sprādzienu, un cimdiņus mums vairs siltus nevajadzēs. Aprīļa mēnesis man ir sācies ar vienu ļoti ilgi adītu darbu, kurš zināmā mērā mani nedaudz nomocīja, bet tai pašā laikā bija liels gandarījums. Un šobrīd, ja tu skatījies iepriekšējo aptraidi, tad tu to noteikti zināsi, ka iet runa par šo te džemperi, ko es adīju savam vīram, un tas tātad ir adīts ar japāņu plecu. Adīju es ar kakla padziļinājumu nedaudz, lai nav taisnas mugurpusītē, un raksts un viss pārējais tātad ir ņemts pēc grāmatas, pati pēc saviem, kādiem tur daudz aprēķiniem, jo es, tad, kad es adu japāņu plecu, to ir ļoti ērti pielaikot un saprast, cik platu tev to džemperi vajag adīt augšas daļā, un tālāk jau viss aiziet, tā kā vienkārši piemērot bez kaut kādiem īpaši lieliem aprēķiniem, ja tev cilvēks, kuram tu to adi, tev ir par rokai un tu vari piemērīt. Un tāds tātad arī kakla apdarīte ir ar viltoto ketelējumu un, var sakot, viss tā kā
tā kā pienākas. Adīju es šo džemperi no Kariadži kolekcijā ražotās merino dzijas, 80% merino, 20% kašmirs. Dzijas metrāža ir 2000 metru 100 gramos, un adīju es 6 diegos, tātad ņēmu 6 pa 2 diedziņi kopā, jo man, ja es esmu, man liekas, teikusi, ka ļoti nepatīk satīt visus 6 uzreiz, lai tur neveidotos kaut kādi karājošies diegi adījuma laikā, tāpēc satinu pa 2 pavadieniem kopā un adīju no 3 kamoliņiem. Džemperis ir adīts ar 4. numura adatām, bet visai apdarēji visam es izmantoju adatiņas 2,75 un visur ir aizvērts, tātad visi valnīši ir aizvērti ar adatiņu, imitējot to itāļu uzmetumu, gan apakšpusē, gan augšpusē. Runājot par apakšpusi, tad es esmu pādījusi drusku garāku muguras daļu, un tā kā šajā rakstā ir ļoti grūti iekombinēt, lai raksts būtu viscauri vienāds šo te muguras pagarinājumu, te, kur it kā pie lāpstiņām prasītos, lai labāk sēžas uz pleciem, tad es to izdarīju tieši pirms paša valnīša. Tātad, kad beidzās pirms valnīša, 2 reizes pagriežoties turp atpakaļ, nu tā kā pagarinot šo te raksta daļu, un iznāca man tieši tā, kā vajadzēja, nedaudz garāka mugurpusīte, lai labāk sēžas uz, nu tā kā uz pleciem un mugura neraujas uz augšu. Džemperis ir ļoti silts, ļoti jauks un paspēja tieši vīram uz dzimšanas dienu un katrā ziņā izlietojās bez kaut kādiem 20 gramiem, 500 grami. Un tā kā džemperis ir ļoti pīņains, un mēs ļoti labi zinām, ka pīnas ļoti tā kā patērē dziju. Tā kā, ja tu adi pīņainos džemperus, tad vienmēr labāk paņemt drusku vairāk, jo vienu brīdi, tad, kad es adīju, man likās, bet jā, nu man nepietiek. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, ko jau es esmu teikusi par dažām šīm te spoļu merino dzijām, un šī arī nebija izņēmums. Dziju es pirku Jarns LV veikalā. Cik es saprotu, vēl joprojām šis artikuls un šī krāsa, kas saucās akvamarīns, veikalā ir. Tad, kad adi vajadzētu savus centimetrus 2 garāku nekā vēlies īsto garumu, jo dzija mazgājot, nu tā kā saraujās, viņa piebriesta, atverās, paliek blīvāka un arī garumā īsāka. Ja? Un es it kā to ņēmu vērā, bet pēc pirmās reizes, pēc pirmās mazgāšanas es sapratu, ka ir tomēr jāpāda vēl drusku garāks, un es dabūju noādīt valnīti gan piedurknēm, gan arī stāva daļā, lai pāādītu garāku. Tā kā tas ir tāds momentiņš, kas ir vērā ņemams, strādājot ar spoļu dzijām, ka nu, tomēr drusku vajadzētu pāris centimetrus garāku nekā vajag. Un džemperi es pabeidzu praktiski līdz ar aprīļa mēneša sākšanos, un no 1. līdz 9. aprīlim mani bērni aizbrauca atvaļinājumā uz Turciju, un es savukārt 9 dienas dzīvoju Iecavā un katru dienu braukāju uz darbu uz Rīgu, un man bija ļoti daudz laika autobusā pāādīt, kaut gan, nu, tas ir nepilnas 40 minūtes no rīta, 40 minūtes atpakaļ, bet katrā ziņā lietderīgi izmantots laiks, un autobusā sēžot es adīju zeķes un klausījos audio grāmatas. Un pa aprīļa mēnesi es esmu ne tikai labi pāādījusi, bet arī marta beigas, aprīļa pirmā puse es esmu noklausījusies 4 audio grāmatas, kas man
ļoti, ļoti patīk, nu, kā jau detektīvi, pie kam tulkoti no īru valodas, ar ļoti labu tulkojumu, ļoti labu lasījumu, vienīgais grāmatas krievu valodā. Bet, lai valodu neaizmirstu un to lietotu, tad es ar lielu baudu klausos šīs grāmatas arī krievu valodā. Nu, un tā es braucot autobusā šīs 9 dienas uzadīju 4 pārus zeķīšu. Viena no tām bija šāda veida zeķītes. Jūs jau šo dzīņu pazīstiet, jo tā ir viena no tām, kuru es kaut kad esmu rādījusi. Pamatā ir kalts tērija, un purngaliņos un stulmiņā man bija tādi mazi gabaliņi no Kristīnes Janovas Maruma Jārnas krāsotās šīs te dzīņas, kas man bija palikuši mazi kamoliņi no kaut kādām zeķītēm, un es iedīju. Tātad šīs ir 40. izmēra zeķītes, uz adatiņām ir 16 valdziņi, adatiņas 2,25 un nu, parastais bumeranga papēdītis ar pacēluma tiesai, 5 reizes pieaudzētiem un norauktiem valdziņiem, nu tā ka viss tā kā vajag. Tas ir viens pārītis manā zeķu kastītē šim gadam, un otrs pārītis man bija tāds, nu redziet, tāds pavisam raibulītis, un ļoti piestāvēja tam augstajam laikam, kas bija uznācis tajā aprīļa pašā sākumā, valnītī, papēdītī un purngaliņā ir baltā regija dzija, kas ir domāta krāsošanai. Un šeit ir no Abelnic roku krāsotā vilnas zeķu dzīņa, kas savā laikā man tika uzdāvināta. Un šeit man vēl ir palicis neliels kamoliņš, tā ka man iznāks vēl vienas zeķītes ar kaut ko sakombinējot klāt. Un šeit man arī ļoti patīk, ka tas krāsojums ir tāds ar krikumiņiem un izskatās tā, it kā būtu heliksa tehnikā adīta zeķīte. Un stulmiņš man ir diezgan pagarš, jo man patīk gari stulmiņi, franču papēdītis un parastais, nu tā kā noraukums, lentveida noraukums ar pašu galiņu sašūšanu valdziņā. Nu, tas ir otrais man zeķu pārītis braucot uz Rīgu un atpakaļ. Un tad man pēkšņi ļoti sagribējās izzeķītes, un tā man tapa 2 vienādi pārīši, būs viens man, vienu kādam es uzdāvināšu, un šeit man ir, kā jūs varbūt atceraties, šī dzīņa man bija no tās, ko es nopirku vīram šallei, man palika pāri, vienīgi jums tad visa tā zaļā dzija izskatās dzeltena. Viņa ir tāda laimi zaļa krāsa, un šis te papēdīts man ļoti patīk šī te daļa, dubultā maliņa un franču papēdītis un parasts noraukums arī purngaliņā sašūts kopā. Viens pārītis un precīzi tāds pats, redziet, man ir 2 pārīši un otrs ir adīts tieši tāpat ar to pašu dzīņu. Un šī bija viena no tām dzījām, ko es pirku kalts tēriju janvāra sākumā pie Līgas Jarma from Italy veikalā. Un, kā jūs redzat, aprīļa sākums ļoti ražīgs. 4 pāri zeķīšu, 2 garāki, 2 izzeķīšu pāri. Un tad, kad es pabeidzu to savu zeķīti adīt, man ļoti sagribējās kaut ko pūkainu. Un pūkainais ir šobrīd man mugurā. Atcerieties janvārī, tad, kad es reizē ar šo dzīvu pēc pirmā šī gada rodījuma pārgājiena biju iegriezusies pie Līgas veikalā un nopirkusi mohēras dzīvu, tad ņēmu no skapja ārā savu spoli, pieliku klāt. Jums atkal tā krāsiņa ir tāda brūnāka, bet īstenībā izteikta ķiršu krāsa, sulīga piesātināta. Un šim te džemperītim ir viens pavediens mohēras un viens pavediens
tā merino 100% dzīņa, kas ir 1500 metri 100 gramos, ko es esmu arī savā laikā pirkusi Jants LV veikalā, un no tās man ir uzadīts džempers, bet dzīves man ir palicis pāri, apmēram vēl kaut kādi 70 grami, un 50 gramus no tā pārpalikušās dzīves es esmu izadījusi šajā džemperītī, un kopā džemperītis sver 145 gramus. Ja? Konstrukcija ir tā kā uzplecis un ļoti interesanti adīts. Viņš adījās uzņemot kakla šo te valdziņu skaitu. Vispirms adījās ar nepabeigtajām rindām, turpat pakaļ puse no uzplecīša vienam plecam, pēc tam pārgāja uz otru plecu, pa kreiso pusīti tika pieaudzēts tieši tikpat daudz no vienas otras pusītes, un pēc tam 3 reizes, tā kā gāja uz priekšpusīti un ar nepabeigto kārtu uz otru pusīti, veidojot šo te kakla padziļinājumu un pādot uzplecīti tik garu, cik ir tā kā tur, kur plecu kauliņš sākas. Un tālāk uz leju ir taisns, tikai pieaudzēts šajā te daļā piedurknītē, un tad, kad 2/3 ir uzadītas, tad pieaudzē gan stāvā, gan piedurknītē. Un taisni uz leju adot, cik garu vajag. Tad, kad man iznāks laiks, tad es noteikti uzfilmēšu kaut kur pieceļoties kājās, kā izskatās, bet katrā ziņā šis modelis man ļoti, ļoti patīk un ir ļoti, ļoti izdevies no džemperiem. Un tad, kad es pabeidzu šo te džemperīti, kas tā bija pa dienu, tā laikam bija piekdienas vakars, un tā kā vēl gulēt īsti negribējās, un tad es domāju, ka ļoti gribās man kaut ko pūkainu turpināt adīt, un tad es atcerējos, ka vienā dienā ejot no darba, es iegāju Kamēlijā veikalā Matīs ielā, un tur šobrīd ir dažādiem dropsciju artikuliem 30% atlaide, un tā skaitā arī mohērai. Un jāsaka tā, ka es jau ļoti ilgu laiku skatījos uz šo te krāsu, tāda tā kā piparmētris, tā kā, ļoti skaista. Arī šobrīd kamerā jums ļoti labi parāda, un tā mums ir, ja mēs runājam par krāsu, tad krāsa tā ir 47. Un šobrīd šai dzīvē ļoti labas atlaidītas, kaut kādi 3 eiro, jā, 3 eiro laikam kapēkām maksāja, vai pat drusku mazāk. Un es nopirku 3 šādus un 3 tumšākus ar tādu domu, ka es adīšu no gaišā uz tumšo tieši šādas pašas konstrukcijas džemperīti, tā kā pakāpeniski ielaižot tiekšā šo te krāsu pārēju. Un tā es vakarā sāku, un 2. dienā līdz pusdienlaikam man bija tapis tik liels jau uzadītais. Jā, te var ļoti labi redzēt arī šo te uzplecīša daļu. Jā, uzplecīša daļu, tad iet taisnais tikai piedurknītē. Un es esmu uzadījusi tik tālu, ka man ir jāsāk pieaudzēt piedurknītē un stāva daļā. Un te ir likts šis te mohēras diedziņš tā kā 2 pavadieniņos. Katru liku no sava kamoliņa, un tad te ir tie 2 kamoliņi saliktie kopā, pilnībā izadīti, diedziņš ir beidzies, un es tā kā pieliku to 1 kamoliņu tumšo un 1 kamoliņu šo, lai uztaisītu pakāpenisku pārēju. Uzadīju kaut kādas 4 rindas, un te es ar sevi dikti stipri strīdējos un sapratu, ka nekā nebija. Tā dzīve ir tik ļoti pavasarīga un tieši tādā krāsā, kāda šobrīd ir tā kā topā. Pavasarī apģērbos visos veikalos jaunajās kolekcijās.
tad es domāju, ka tādu ar pārēju džemperi es noteikti negribu. Tā krāsa ir tik pašpietiekama un tik jauka, ka es labāk nolikšu maliņā, sagaidīšu rītdienu, kad veikals atkal būs vaļā, un es aiziešu piepirkšu klāt tieši šīs te krāsas kamoliņus un pabeigšu adīt džemperīt. Šobrīd vienīgi es tagad tā domāju, cik man ir jāpērk. Es laikam paņemšu 4 kamoliņus, un tad es skatīšos, cik daudz man pietiks džemperim, jo es tomēr lieku dubultā. Nu, un tā es šo te kaut kur ap vieniem noliku malā. Tas ir viena vakara un drusciņ rīta darbs, iet uz priekšu ļoti raiti. Un adīts, šis ir ar 4. numuru adatām, bet šo džemperīti es adīju ar 3,5. Ja, un šim džemperim konstrukcija ir ļoti interesanta, ka praktiski izmēru mēs koriģējam ar adatas lielumu. Lielākas adatiņas iznāk lielāks izmērs, un jebkurā brīdī tu vari uzvilkt, piemērīt, vai nav pa garu vai par īsu, un katrā ziņā ļoti vienkārši adās, un rezultāts ir ļoti, ļoti jauks. Un šo es noliku maliņā. Tātad šis man gaida savu kārtu, kad es rīt no darbiņa nākšu, ieiešu veikalā, nopirkšu savu dziju. Un tad es atcerējos, ka man tāpat gribās kaut ko pūkainu, bet vienīgā pūkainā dzija, kas man ir vienā ziemas dienā, nākot mājās, atkal ieejot kamēlijā, vienkārši, lai uzlabotu sev noskaņojumu, es piegāju pie plaukta un nopirku šo te Drops Melodiju. Jums viņa tāda, laikam šeit, jo tālāk, šeit ir tuvāk krāsai tāda tā kā rozīga, tāda ļoti, ļoti jauka krāsiņa, un krāsa šeit ir 06. Ja jūs redzat, tā kā gribat apskatīties īstāku tonīti, tad to var apskatīties, nu vienalga vai nu kamēlijas veikalā vai dzijas LV, vienalga, kur tirko šo te dziju. Ļoti skaisti tādi, nu arī tāda kā šogad pavasarī modē, tāda neuzbāzīgi rozā. Jāsaka gan, ka ar šo dziju es strādāju pirmo reizi. Es esmu adījusi ar Braštalpakas Silk Drops šīm te pūkainajām dzijām. Tā mani... Nu, kaut kā mēs ar to dziju īsti nesadraudzējāmies, varbūt vienkārši vai nebija tonī, ko es biju paņēmusi, varbūt nepierasts tā pūka, kas dod tādu tā kā nonēsātu efektu džemperim, bet, nu, katrā ziņā šobrīd man tīri labi patīk, un tātad es atcerējos, ka es biju nopirkusi šādus 4 kamoliņus. Šajā vienā kamolā mums ir, cik tad te ir? Nu, katrā ziņā 50 grami. 50 grami ir šajā te kamoliņā, man ir 4 tādi. Un iesaka adīt ar adatām numur 8, bet es adu ar adatām numur 7. Un tad, kad es noliku vakarā nost, tad es izdomāju, nu, rekur, tas ir mans vakara darbiņš, un šodien es pieadīju tikai, nu, pirms sāku filmēt, tikai apvienoju kopā, un nu, tā kā, nu, redziet, nu, tāds maigs mākonītis, kas, nu, pilnīgi gaisīgs, mīksts, adu ar šo te japāņu plecu, 2 valdziņus ar, nu, katru reizi ejot turp un atpakaļ, pieaudzējot pa vienam valdziņam pirms tiem 2. Un tad es uzņēmu kā vienmēr šo te priekšas daļu, priekšas daļai vienā pusītē es tā kā noraucu, otrā 2 reizītes pieaudzēju, tad es adīju taisni uz priekšu un 5 reizītes pieaudzēju pa vienam valdziņam katrā otrajā rindiņā un pēc tam savienoju viducīti. Un šobrīd es esmu jau tikusi zem padušu līnijas. Jā, šeit arī tad, kad es adīju taisno 3 reizes, nu, tā kā pieaudzēju sānos, lai veidojas, nu, tāda, nu, tā kā padusītē, tā kā ieapaļots, ja, redziet.
Un pie savienošanas, tā kā dzīve ir bieza, adatas lielas, es paņēmu pieaudzēju tikai 3 valdziņus šeit paduses tiesai. Nu, tāds man mākonītis top, un šobrīd jāsaka tā ir viena ficīte, un apmēram tik tālu, no šis gabaliņš līdz apvienošanai ir tā kā no otras ficītes pieādīts gabaliņš, ja? Nu, tā kā es šodien centīšos adīt, paskatīšos, cik man aiziet stāvam, lai saprastu, cik man vēl vajag kamoliņus piepirkt, kaut kādu vienu varbūt 2. Ar vienu varbūt nepietiks, jo tomēr rokas man gribās piedurknītas tādas garas adīt, paplatas, lai tādās vēsās vasaras dienās vai pavasarī, kad ārā nav dikti silts, tad var uzmest virsū un ir tāds ļoti gaisīgs džemperīts virsū. Un, nu, tāds man ir šis te adījums, un to es esmu sastrādājusi. Laikam es par plāniem vairs neko nestāstīšu. Vēl ko es esmu izdarījusi. Es esmu nedaudz papildinājusi savas adatu krājumiņus, jo es esmu devusi tā kā otro iespēju Sinītas adatiņām, un tad, kad es biju te iegājusi vienā dienā Kamēlijas veikalā, tad es nopirku īsās 5 cm garās adatiņas 4. izmēra, lai var adīt piedurknes, jo tad, kad es adīju šo te džemperīti, es pēc ilgiem laikiem piedurknes adīju ar īsajām adatiņām, nevis ar maģisko cilpu, bet vienkārši uz aplīti, un tā man tīri labi iepatikās šoreiz, un arī pat neskatoties to, ka adatas bija īsas, arī roka tā kā nelauzā, tā kā krampji nemetās, un viss bija kārtībā. Tāpēc es arī nolēmu nopirkt šīs te mazās adatiņas vienīgi. Žēl, ka veikalā bija izpirkti visi īsie kabelīši, un tie vai nu jāgaida tad, kad tos atvedīs, vai nu gluži otrādi, ir vienkārši jāpaskatās kaut ko vēl piesūtīt klāt un pasūtīt no Vācijas, jo jauno Sinītas kabelīšu pie mums nav, bet man ir teikušas meitenes, kuras lieto šīs adatiņas un ir nopirkušas jaunos kabeļus, ka tie ir ļoti, ļoti ērti, grozāmi, un nu, tāpēc tās es esmu piepirkusi. Un vienas adatiņas, arī no tām Sinītas adatiņām es nopirku 10 cm garas, 3,75 adatiņas, un, ko es vēl nopirku, tas arī bija laikam viss. Mēs pēc iepriekšējās reizes bijis pa vidam, ir bijuši 2 šie te pārgājieni. Diemžēl uz Malpili 2. aprīlī es netiku, jo tad man iznāca ļoti, ļoti agri braukt no Iecavas uz Rīgu, lai 9 būtu Malpili, un beigās man bija uzticēts suns, kurš jau tāpat visu laiku bija viens pats dienas pirmo daļu mājās, kamēr es braukāju uz darbu, un tad es tā kā viņu pažēlojot sestdienā tā kā nebraucu nekur un paliku mājās, lai sunim nav tik garlaicīgi. Un tāpēc neaizbraucu. Bet pirms tam bija vēl viens pārgājiens, kur mēs ļoti jaukā laikā izstaigājām ādažus, un Ligita ierunājās par to, ka viņai ļoti patīk šīs te zeķu adatiņas īsās, kas ir kubiskās, žador. Un tad man jau arī vajag, jā. Man vajag noteikti, un es pasūtīju no Igauņiem, no Karneluks veikala. Jāsaka, tā ļoti ērta pasūtīšana arī no Igaunijas, un ja tur kaut kas iekrīt acīs un ļoti kārojas, tad 2 dienu laikā no Tallinas adatiņas atnāca pie manis uz Rīgu. Un sūtīšana gan bija laikam kaut kāda 7 eiro, bet tā kā mēs 2 ar kolēģīti sūtījām šīs te adatiņas, un es paņēmu uzreiz 2 komplektiņus, lai vai paralēli adīt 2 zeķītes, tad arī
es tiku pie jaunām adatām. Un starp citu, ar tām adatām es adīju šīs te zeķītes. Un es bija patīkami adīt, bet teikt, ka tās ir tādas vienas no manām mīļākajām adatām, es noteikti laikam neteikšu. Es palikšu pie koka īsajām adatiņām, tās, ko es pirku iepriekšējā reizītē, tās man ļoti patika, bet katrā ziņā saimniecībā noderēs un savu reizi pādīt ar kubiskajām adatiņām arī tīri patīkami. Un jāsaka tā, tad šo te zaļo un rozā pūkaino es adu ar savām drops bērza koku adatiņām. Šīs man ir 4niecītes un savukārt šim, kā jau es teicu, ir 7. izmēra adatiņas. Un kas man šīm adatām ļoti patīk, lai cik resnas būtu, resna būtu pati adatiņa, šī te metāla tā glāzīta stiprinājums, kurā adatiņa ir pat iekšā, bez neviena grumbulīša, bez nekā un tik labi pāriet, tik ļoti, ka nekur nekas neķerās. Un šīs adatas, šīs man bija pats pirmais komplektiņš, ko es vispār sev adatām nopirku. Un šīs bērza koka adatas ir tās, pie kurām es diezgan bieži atgriežos, tad, kad es adu. Un sevišķi ar lielajiem izmēriem, kad ada šī savienojuma dēļ un koks paliek viegls, jaukas, un tās ir vienas no manām mīļākajām. Un vēl viena ļoti laba lieta, ka šīs adatiņas var nopirkt arī pa vienai, tepat Kamēlijas veikalā, nemaksā dārgi. Bet kvalitāte ir ļoti laba. Man šīm adatām jau ir, manuprāt, vairāk kā 6 gadi noteikti. Tā kā ļoti, ļoti jauki. Laikam par citiem plāniem es neko daudz nestāstīšu, jo, kā jūs paši saprotiet, šodien viens, rīt ienāk prātā kaut kas cits, un skatīsimies, kā ies, un adīšu to, ko es gribēšu, jo aprīļa mēnesis man laikam ir iedevis tādu kārtējo pārliecību, ka mūsu dzīve ir tik neprognozējama, ka mēs īsti nevaram zināt, kas būs rīt, un es priekš sevis esmu stipri tādu sapratusi vienu pamatīgu lietu. Ir jādzīvo šodien, un tas, kas ienāk prātā, un tas, ko tu vēlies, tas ir jādara, lai tev tas sagādātu prieku, lai tas sagādātu prieku citiem, un jābūt pateicīgam par katru dienu, kas mums tiek dota no rīta, un tā ir jānodzīvo par visiem 100, par prieku sev un par prieku citiem. Un uz šīs notas teikšu tev paldies, ka biji kopā ar mani, paklausījies, ko es esmu stāstījusi, rādījusi. Ceru, ka tev šī informācija noderēja. Dodies ārā pavasarī, baudi šo te krāsu pavasarī, parādi, priecājies.